tā kā mēs visi dzīvi esam teikuši, mēs garāžā cīnāmies ar rūpnīcām. Jā, bieži. Mums jau arī tagad ir, domas atšķirās par tehniskajiem risinājumiem, bet, protams. Nevar muti vaļā. Viss būs kārtībā. Bet pa lielam Elīnas Kamans salikās pēdējā brīdī. Un strādājot kopā ar Sandru un Mārtiņu, mēs esam to tehniku pacēluši jaunā līmenī. Rezultāti ir daudz labāki nekā bija mums kādreiz, kad mēs paši sportojām. Trasē mēs redzam tikai laiku, bet aiz tā stāv milzīgs darbs. Tehnika, sagatavošanās un detaļas. Tas, ko skatītāji nekad neredz. Šis ir Zem ķivers, un pie mums šodien viesos ir neviens cits kā Inārs Kivlanieks. Čau, Daniel. Čau, Inār. Tad 30 sekundēs. Kas ir Inārs Kivlanieks? Bijušais kamliņbraucējs, jaunais komandas mehāniķis treneris. Jaunais jau laikam nevarētu teikt, tomēr es jau vienu olimpisko ciklu jau nostrādājis. Pusotru jau. Tas ir viss? Zini kā, es pat nezinu, ko man pateikt, kā meklējam jaunas virzienas. Tu jau tā kā iesāki savējo tekstu par tehniku un visu, kā sportists, teiksim tā, nesasniedz mērķus, kurus vēlējos sasniegt priekš sevis, palīdzu tagad sasniegt jauniem sportistiem viņu mērķus. Bet pasaules kausa jau kaut kādas medaļas tev bija? Nebija tā, ka nebija? Jā, individuāli 2 tikai, Sigulda un Oberhofa. Protams, gribēju daudz vairāk. Eiropas čempionātos vairākos palika 4. soli no medaļām. Kas pietrūka? Es domāju, ka daudz tur jau tāds, nav tāda viena lieta, kas pietrūkst. Viens ir tehnika, tajā laikā varbūt nebija tik laba. Man, ko es gribēju uzreiz pēc savējās sportista beigām mainīt, tā kā sportistiem noņemt to lielo darbu ar tehniku nost, jo man bija daudz pašam pie tehnikas jāstrādā. Man gan ļoti arī patika, arī tagad patīk, bet tas atņēma visdrīzāk jau tā kā vairāk teikt, tā bija izdegšana. Tu biji visu laiku tik ļoti sev noslogojis, ka tu vienkārši nespēji pilnvērtīgi tajā trasē vairāk nostartēt. Tu biji karstgalvs, tā, kad tu biji braucējs? Jā, es eksperimentēju ja man bija iespēja eksperimentēt un, teiksim, es zināju, ka ar tehniku, kura man tajā brīdī bija, es nesasniegšu rezultātu, ko es vēlos, tad es viennozīmīgi eksperimentēju. Un tas ir tas, ko šobrīd man ir atkal mūsu sportistiem dažreiz tā kā jāiemāca nestrept karstu, jo viņiem tehnika ir ļoti labā līmenī. Un ir situācijas, ka tu zini, iespējams, tu pie medaļas netiksi, bet tāds top 6 tev ir izcīnāms. Un sportists man pasaka, man neinteresē top 6, un viņš ir gatavs eksperimentēt, un beidzās jau tas viss ar 10. vietu, pat 6. nesanāk. Tā kā tur ir tā līnija ir tāda diezgan slidena. Bet tur mēs vēl pie tehnikas nonāksim. Nākošais jautājums tev ir, tu kā sportists esi sniedzis intervijas un arī kā treneris. Kas ir kaut kas tāds, ko tu tā kā riktīgi tajā momentā gribēji pateikt, bet tu esi noklusējis? Es dažreiz esmu drīzāk pateicis vairāk nekā vajadzētu. Nevis kaut ko noklusējis. Ir lietas, kuras droši vien ir, tā kā saka, netīrā veļa jāmazgā ģimenē, nevis ārpus tās. Un tad tāds ir sanācis kādreiz kaut ko pateikt, ko nevajag. Bet tu esi gūs kaut kādu atziņu no tā, protams. Protams. Nevar muti vaļā. Viss būs kārtībā. Tieši tā. Kas bija grūtākais pēc sportista karjeras beigām tev? Es laikam biju tik daudz gadus pavadījis tur cīnoties un mēģinot sasniegt tos savējos mērķus, kad man laikam no tās sportista puses nekas nepietrūka. Un es zināju, ka es esmu gatavs palīdzēt tā kā attīstīt to tehnisko pusi nākošajiem, ja mani gribēs redzēt komandā un mani gribēja redzēt. Un, manuprāt, pēc manas sportista karjeras, tā kā strādājot kopā ar Sandru un Mārtiņu, mēs tā kā esam to tehniku pacēluši jaunā līmenī. Tā kā rezultāti ir daudz labāki nekā bija mums kādreiz, kad mēs paši sportojām. Un
Es jau neesmu apstājies. Ja es apstājos kā sportists, tad uz tehniku es esmu ar to pašu entuziasmu un nekas nav mainījies. Un viss iet uz priekšu. Vai tev ir bijis, tā kā tu pats biji sportists, vai tev ir bijis tāds, sauksim, jautrais moments ar treneriem? Ka galīgi neiet kopā domas. Jā, bieži. Mums jau arī tagad ir, domas atšķirās par tehniskajiem risinājumiem, bet manā skatījumā, ja mēs domātu pilnīgi vienādi, mums nebūtu iespēja izaugsmē. Ir kaut kur jābūt katram kaut kādam savam redzējumam, jāmāk vienkārši beigās to visiem salikt kopā, lai ir tas rezultāts. Labi, tu tagad esi mehāniķis, tagad biji sportists, tad, protams, tas adrenalīns bija lielāks, bet tas nepietrūkst tagad. Viņi ir iespējams aizvietot kaut kā to adrenalīnu, kas bija no braukšanas. Es teikšu, ka man kā trenerim adrenalīns ir daudz lielāks nekā kā sportistam, jo tu kā sportists domā tikai par sevi. Kā treneris tu domā par visu komandu, un līdz ar to katra sportista brauciens ir tas pats adrenalīns, kas tev bija pašam ar sevi, un tad sanāk uz visiem to adrenalīnu vēl patērēt. Jā, tas ir tas, vai ne, kad tev brauc un tu zini, ka tu vari cīnīties par medaļām, tad mazliet trīstās. Tu taču pats arī biji sportists, tu zini, kā bija, kad tu brauc un kā ir, kad skatīties no malas uz sportistiem. Zinu, jā. Zini, kā, bet daudz atziņas atnāk tikai tad, kad tu esi treneris jau, nevis tad, kad tu esi sportists. Tā ir vēl viena lieta, ko es izdarīju secinājums, kad es braucu, tā kā es teicu, daudz riskēju. Uz pirmajām spēlēm es aizbraucu kā svaigs treneris, un tā bija sportisti, kuriem man kā trenerim vajadzēja uzspiest mazliet vairāk savu redzējumu, un es to neizdarīju. Un tad, ņemot vērā to, es uz šīm spēlēm braucu jau pirms spēlēm ar sportistiem daudziem biju izrunājis. Es biju izstāstījis, kā es redzu, es biju tā kā jau arī izdomājis un vizualizēju savā galvā, ko sportisti droši vien redz. Lai nav tā, ka aizbraucot uz turieni, es neesmu pateicis, ko es domāju un kā būtu jānostrādā. Jo, pa lielam uz šīm spēlēm mēs braucām laikam pirmo reizi Latvijas vēsturē, nevis ar cerību izcīnīt medaļu, bet mēs braucām vienkārši izcīnīt medaļu. Vismaz vienu, bet gribējām, protams, vismaz 4. Un šoreiz, mentāli mums bija jābūt bišķi savādāk noskaņotiem, nekā mēs braucām uz iepriekšējām spēlēm. Jā, bet arī šajās spēlēs tā medaļa, kas tika izcīnīta, var jau teikt droši vien, ka tā tehnika arī salikās pēdējā minūtē, vai ne? Tieši pirms spēlēm. Jā, viņi salikās pēdējās 2 nedēļās līdz galam. Nevar jau teikt, tur visu tā kā sezonu tika meklēti risinājumi. Un, šis bija tas laimes stāsts, kad sakrita viss. Es domāju, ka ļoti līdzīgs stāsts bija 2006. gadā Mārtiņam Rubenim. Viņa kamana arī tika salikta reāli pirms izbraukšanas uz spēlēm. Un es teiktu, ka Elīnas stāsts varētu būt pat ļoti līdzīgs. Tas, kad varbūt ņemot vērā šī brīža mūsu tehniku, mēs esam konkurētspējīgi jau tā, bet pa lielam Elīnas kamana salikās pēdējā brīdī. Un, tur īstenībā arī liels, tas Elīnas nervu sistēmas noturība, ka viņa visu sezonu bija pacietīgi gaidījusi, cīnījusies, zināja, ka tā tehnika nav tik ātra, cik viņai jābūt, un nevienā brīdī nepadevās. Viņa līdz pēdējiem brīdim arī brauc, un tā kā viņa pats spēlēs, teica, kā mēs Siguldā nobraucām pēdējo nedēļu, trenējāmies, testējām, viņa nobrauc to kamanu, viņa pateica, ka viņa ar veco vairs negrib braukt. Un aizbrauc spēlēm, tu jau varēji redzēt no pirmās dienas, kad viņa bija sajūtus to garšu, un viņa reāli bija gatava. Kā tu atrod to sajūtu? Kādam tam aptecētājam ir jābūt tajā momentā? To ir pat baigi grūti izstāstīt. Pirmkārt, aptecētājs ir kamana tā laiviņa, kur guļās iekšā šīs tajā. Tur jau gadu gaitā man par katru aptecētāju, ko es esmu uzlīmējis, ir veikti pieraksti. Un, ja mēs paskatītos tos, pieņemsim, ne tikai 6 gadus, ko es strādāju kā mehāniķis, bet arī visus gadus, ko es braucu, pats, kad es līmēju, man vienmēr ir tie pieraksti veikti ar domu, ka tu atradīsi to īsto un tu vari viņu atkārtot. Jā. Vēl nekad nav nostrādājis. Tur ir tā, ka tu ej pa gadiem cauri un tu vari pastīties, kā ir mainījušies tie, tā auduma izkārtojums aptecētājā, kā viņš tiek salikts, ar kādu spiedienu tiek sveķi vilkt iekšā,
Kādreiz mēs to darījām vispār ar roku, ar rullīti rullējām. Tad bija vēl mazāk paredzams rezultāts, kā šobrīd. Esmu to darījis. Jā, tā kā, tur tik daudz lietas ir un liekas visu laiku, ka mēs ejam uz to, lai mēs dabūtu to pareizo recepti, lai tu varētu visu atkārtot, bet es domāju, ka tur ir tik daudz kaut kāda nezināmie, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Labi, tagad tāda super varbūtības teorija. Ja Elīna būtu braukusi Olimpiskajās spēlēs ar veco salikumu, ar to, ko viņa brauca Oberhofas posmā pirms Olimpiskajām spēlēm? Viņa sešniekā būtu visdrīzāk, bet par medaļām es nedomāju, ka viņai būtu iespēja pacīnīties. Kaut gan mēs to nekad neuzzināsim. Tas ir tāds mēs tagad minam. Jo Elīna jau, kā visi jau zina, ka viņas visspēcīgākā puse ir starts. Un es varu arī pateikt no sevis, ka parasti ir tā, ka tie, kas ir tie spēcīgie startētāji, viņi trasē ir mazliet stīvāki, nav tik plastiski, līdz ar to tas laiks pa trasi mazliet tā kā dilst visu laiku, un tad uzbūvēt to kamanu, lai to, teiksim, mazliet stīvo sportistu padarīt plastiskāku, tas nav viegls darbs, tur ir diezgan jāizpringst, un tad ir tā otra puse, kad ir tie plastiskie braucēji, bet viņiem atkal starts nav tāds, un tur tādas... Jāsaliekās, tā ir maģija, teiksim tā. Cik daudz, tavuprāt, kamaniņu sportā patiesībā vispār nosaka tehnika? Tu esi super labs braucējs, bet tev ir mazliet sliktāka tehnika. Daudz, tāpēc, kad mēs varam tur paskatīties, gadus atpakaļ bija, kad vācieši tiešām ļoti dominēja, kas pēdējā laikā nav. Mums te Austrija ir kaut kādus gadus parādījusi regulārajā sezonā, ka viņi ir stipri ātrāki, viņi ir atraduši to savu slidu apstrādi, kas liekas it kā, ka strādā visur, bet tad pienāk trases, kur neskaidrojam iemeslu dēļ, tāpat arī šīs olimpiskās spēles viņiem vienkārši nestrādā. Jā. Un it kā visi laikapstākļi, gaisa temperatūras, viss pateicīgs reāli, lai viss strādātu, bet vienkārši neiet. Un droši vien mums arī tagad virziens galvenais ir meklēt tā kā to slidu apstrādi, darīt kaut ko tajā virzienā. Bet tieši tas pats, tā kā austriešiem saka, visu laiku viss bija forši, aizbrauc spēlēm, un pēkšņi viss, kas visu laiku ir gājis, vienkārši nestrādā. Nezinu, tas ir atkarīgs no ūdens, ko lej uz ledus virsū, varbūt tur kaut kāda struktūra savādāk, vēl kaut kas. Jā, un īsti pēdējā momentā tu īsti vairs neko nevar mainīt, bet tad... Varbūt, kad var, bet redziet, tev ir bijusi formula, kas strādā, tev ir bijis, teiksim, pārklājums, ko tu zini, kā uzlikt, un viss tev ir atstrādāts, un tev ir tikai tas pārklājums, kurš visu laiku gājas, un citu nav tajā brīdī, tad tu neko jaunu vairs neatradīsi. Bet Maksis bija interesants Olimpiskajās spēlēs, vai ne? Maksis Langenhans, kas vinēja Olimpiskās spēles vīriennieku. Jā, es teikšu, ka šoreiz pieņemsim par to sadaļu mehāniķu un treneri, zelta medaļas atdodu Oberhofai, kā viņi nostrādāja to līdz pēdējam treniņu braucienam, neizvelkot ārā, pa kluso visu gadu testējot. Tas bija iespaidīgi. Jā, un pēkšņi parādījās uz starta ar slidām citā krāsā. Mazliet tumšākām. Un nedeva variants nevienam. Jā, bet tajā pašā laikā viņam bija jānobrauc. Un viņš nobrauca visus tos 4 braucienus. Viņš nobrauca labi. Jā, un uzņemties to risku, ka tu pat visus treniņu braucienus nebrauc, nepiebrauc un uzliec tikai uz pēdējo treniņu. Pirmo braucienu viņš nobrauca ļoti slikti, otro viņš nobrauca un pēc tam visus sacensību braucienus nobrauca. Tas bija arī liels risks no viņa puses. Tā kā tas parāda, cik mentāli viņš ir spēcīgs, ka viņš varēja tā noriskēt un izdarīt to. Jā, tā kā... Bet viņš arī ir braucis visu sezonu top 3 tūmā tur. Kā viņš jau pēc iepriekšējām spēlēm, viņš Ķīnā bija, manuprāt, 5. vai 6. laikam, jā. Viņš sākot ar nākošo sezonu, man liekas, kad ir visas sezonas vinnējis izņemot šo, bet viņš nestartēja pilnu sezonu šogad. Un sezonas sākumā arī tā tehnika viņam, teiksim, Feliks bija ātrāks. Un viņi uz to, kad uztaisīja to apstrādi, kam viņi gatavojās, viņi tās spēles arī vinnēja. Viņam bija viens mērķis, viņš droši vien tā kā ļoti gatavojās tām olimpiskajām spēlēm, zinot visu to Vācijas virtuvi, iespējams, ka viņi to sezonas pirmo daļu pat speciāli mazliet
bija lēnāki, lai radītu ilūziju otram galam, ka tur viss ir kārtībā, ka tur viss ir labi. Gādens gan gals domā, kad ir viss baigi. Tur spēlīts. Vai tev ir bijusi kādreiz sajūta, kad tevi kā mehāniķi nenovērtē? Es laikam neesmu par to pat baigi domājis, jo man laikam svarīgāk ir pašam sevi novērtēt. Un, ja es redzu, ka ir rezultāts un viss strādā, tad es zinu, ka viss ir kārtībā. Ir varbūt bijušas kaut kādas reizes, vienmēr jau visiem zina, ka tur ir kaut kāds sliktāks rezultāts sportistam, un tad vainīgi ir visi pārējie, un tad otrādāk, ja ir labs rezultāts, tad viņš pats viss ir uztaisījis. Jau tas situācijas ir dažādas. Bet es laikam to tā kā nevis cenšos pat, bet es pat neņemu īsti galvā, tāpēc, ka, ja mēs par visu šito domāsim, es prātā saiksim, tas viss ir tā jau pietiek, par ko domāt. Tas taisnīgs jautājums. Vai tu esi kādreiz gribot labāk sačakarēt sportistam sacensības ar tehniku? Iespējams. Es domāju, mums ar to pašu Gintu pagāja 3 gadi. Jā, mēs riktīgi trāpījām uz Ķīnas spēlēm, kur viņš 18 gados izcīnīja to 7. vietu, varēja sešniekā tikt. Jā. Tad pēc tam nākošie 2 gadi bija ļoti smagi. Un, es teiktu, ka, ja sākumā nevarēja saprast, kas neliekās kopā, un tā, kad es zinu, ka Gins it kā viņam labas sajūtas trasē un viss, bet nekas nesanāk, rezultāti nav. Tu redzi, kā viņš deg ārā, un vienā brīdī viņš vienkārši saka, treneris neesmu stulbs, es zinu, ka tā nav mana kļūda, kad es neesmu vainīgs. Un sanāca tā, ka mēs sezonas beigās bija jauna kamana uztaisīta, 2 jaunas, un viņš ar viņām brauc un vienkārši nevar nobraukt. Nevar savākt to kamanu un viss slikti. Un sezonas beigās saprotam, ka kaut kas ir jāmaina, kaut ko ir jādara, un iekāpām atpakaļ vecajā kamanā un aizgāja viss atkal. Un tad vienkārši sākām mērīt parametrus visu un sapratām, ka jaunā kamana bija pa lielu. Un 2 gadi reāli pagāja tādi smagi. Tur es teiktu, ka tā kā tehniskais personāls vairāk atbildīgs bija par tiem rezultātiem. Piemēram, ir sportisti, ar kuriem ir ļoti viegli. Viņš tev uzreiz atnāk un pasaka, kas tieši viņam tehnikā tā kā nepatīk. Un ir ļoti viegli uzreiz sataisa un viss ir kārtībā. Un tad ir jaunie sportisti, un ar meitenēm bišķi grūtāk iet tajā jautājumā, kad sportists var pateikt, ka kaut kas nav labi, bet kas tieši nevar. Un tad tu zīlē, tu maini pozīcijas, tur visu kaut ko mēģina atrast to risinājumu. Nevienmēr tas notiek nedēļas laikā. Dažreiz tiešām vesela sezona paiet, kamēr kaut kas tiek atrasts. Labi, ja tā ir tā sezona, kas nav olimpiskā sezona. Labi, Elīnas gadījumā olimpiskā sezona arī nostrādāja. Žēl, kad, tā kā es teicu, mēs jau aizbraucām spēlēm, mums bija gan robotiem, bija jācīnās. Viņi arī cīnījās par medaļu, viņiem nesanāca izbraukt vienu virāžu, bet tehnika nevar teikt, ka neslīdēja. Bet tehnikai kaut kas, skatoties uz to vienu virāžu, kas nesanāca, es teiktu, ka kaut kas ar tehniku nebija līdz galam kārtībā. Kaut kas tajā trasē, tajā vietā neļāva izbraukt. Kaut kur bija nianses, kas nestrādā. Tas ir atkal, par ko mēs galvu palauzīsim. Jā, jo bija no top 3 sportisti, kas tiešām, tā bija 4. virāža, kas brauc viņu sliktāk nekā roboti un varēja izbraukt. Tur jau, man jau ir viens tās, ja būtu tā, ka, pieņemsim, viens no Latvijas divniekiem nevar izbraukt, bet abi nevarēja. Jā. Un tas jau parāda vairāk uz to, ka šoreiz tehniskie risinājumi tieši tai vietai līdz galam neatbilda. Tā kā mēs bijām testa eventā, arī sākumā mocījās, bet beigās it kā varēja izbraukt. Tur jau ar ledus tiek mainīts, un tāpat tā mainieki vienmēr kaut kādas savējās nianses meklē, kā piebraukt labāk trasu un kā uztaisīt. Daudz visādas lietas. Līdz ar to es esmu jau sācis kaut ko taisīt savādāk, kaut kādas nianses pamainīt. Pastīsimies. Kas šodien sportistiem ir pārāk viegli, tavuprāt? Man liekas, ka šobrīd varbūt ir otra galība, ja man bija ļoti daudz, kas pašam jādara, un ar to domu, ka sportisti koncentrējās tikai uz to fizisko un vispārējo. Laikam ir tā, ka šobrīd pārāk daudz
no visa apkārtējā viņiem ir noņemts, un tas iespējams ir mazliet liedzis tā kā koncentrēties un pašiem bišķiņi plānot savu laiku un domāt par kaut kādām lietām citām. Es nezinu, redzēs, kā mums ies šo sezonu bez tevis, kad mums nebūs sastādīts grafiks tā stundu pa stundai, kas kurā brīdī jādara. Jo, tā kā es braucu, tā nebija. Pa lielam visi zināja, cikos ir brokastis, cikos pusdienas, cikos vakariņas, cikos braucam uz trasi un cikos ejam uz treniņu, bet neviens nebija atsūtījis tev katru vakaru tā pa minūtei grafiku, kur tev kas jādara. Bija zināms darbs jāiegulda, lai viss tas tiktu novadīts. Tagad mēs visdrīzāk sapratīsim, cik tas patiesībā ir nepieciešams un kā visi pie tā bija pieraduši. Nē, gan jau es saprotu, ka komandā ir cilvēks, es saprotu pa sezonu atrasts, kas to vēl vārdos mēs laikam nevaram teikt, bet ir atrasts, kas šo funkciju varētu izpildīt, bet ja man jau bija mazliet vairāk funkcijas komandā. Tur jau tā lieta, un es saku, daudzi jau, piemēram, no malas neredz, tur mums ir 3 busi, kuriem ir jāiet skates, kuri jāved uz apkopēm, kuri jānomazgā, jāiztīra, un viss pārējais jāizdara tāpatām viss treniņa ekipējums, kas ir līdz uz trasi iesildīšanās. Kāds vienmēr to visu ir aizvedis, nolicis, sagatavojis. Kāds ir sarakstījis treniņu plāns, kāds ir vesela kaudze ar visu to, ko neviens neredz. Tā kā ir tiešām. Tas darbs aizmugurē ir milzīgs. Jā, to es varu arī pateikt. Es šajā intervijā, tas nav mans mērķis, tu esi intervējumais objekts, bet es tomēr arī esmu bijis gandrīz 8 gadus Latvijas izlasē kā treneris no sākuma brāļiem. Un tur mēs arī kopā jau uz spēlēm braucām ar vienu mērķi. Mēs jau 2 gadus nobraucām vēl, kad tu viņus trenēji. Jā. Mēs arī vēl dabūjām pastrādāt bišķi kopā. Bet, šis periods ir noslēdzies un dzīvē jāiet tālāk. Jā. Kaut kādā momentā tu saproti, ka prioritātes ir kaut kur citur, ģimene. Tas tiešām tā ir ģimene, ir tā, kas laikam visvairāk cieši mūsu gadījumā, ceļš ziemā. Jo manā gadījumā tagad, tad, kad es beidzu sportot, man vasarā es varu veltīt laiku ģimenei, jo es esmu visu laiku Siguldā uz vietas. Jums tāpatām bija izbraukuma nometnes, fiziskie treniņi, visi, kur vasaras laikā arī jūs bijāt projām. Jā, tas paņem daudz laika, un tīpaši, ja tev ir bērni, tad tas ir sarežģīti. Ne tikai fiziski, bet arī mentāli un visādi, un tas ir grūti. Bet ne par to mēs aizgājām prom no intervijas tematiem, un tāds tavs viedoklis par Latvijas sportu kopumā. Kas joprojām tiek darīts nepareizi? Grūti jau pateikt, kas ir tas, kas pietrūks. Vienmēr jau gribās, lai ir kaut kāda finansiālā rocība droši vien lielāka, tur vairāk tiem eksperimentiem un tieši tām apstrādēm, kā mēs, nav laikam liels noslēpums, apmēram plus mīnus ir kaut kur uzzināts, ka austriešiem tā viņu slidu apstrādē un tās iekārtas transportējumās, ko viņi uztaisīja, maksā ap 1 miljonu. Tad tie paši vācieši, kas katru gadu tikai uz attīstību var iztērēt tur 4 miljonus, mums tāds budžets nav kopā ar algām, sportistiem, treneriem un izbraukumiem un vispārējo. Tā kā mēs visi dzīvi esam teikuši, mēs garāžā cīnāmies ar rūpnīcām. Teikšu, ka mums pagaidām izdodās. Kāds mums bija tas teiciens? Mēs esam, ja mēs paskatāmies, kā teikt, price performance, tad mēs esam ar atrāvienu labākie. Gribētos varbūt, lai kādreiz tā nav, bet mums jau ir pašiem jāsaprot. Mums ir nepilni 2 miljoni iedzīvotāji pret Vācijas 70 vai 80. Bet tagad uzreiz tāds jautājums. Tagad atnāk, sponsors valsts vienalga saka, Ināri, mēs rekur iedodam tev 2 miljonus šitai sezonai, davai izcēl. Būs labāk? Būs. Tu domā, ka bet nepastāv risks, ka īstenībā būs turpatās ar visiem 2 miljoniem? Nē. Es domāju, ka tieši to apstrādes līdu atrodot, jo ja mēs ar tehniskajiem ceļiem izrunājām tie sezonas pēc spēlēm, pa lielam olimpiskajās spēlēs no kamanām, kurām nebija apstrādātas slidas, mēs bijām vai labākie vai otrie labākie.
Un pa lielam, ja mēs atrodam to apstrādi, tad mēs cīnāmies ar viņiem visiem atkal, tā kā esam uz vienas tās kārtas. Tā kā es domāju, tajā slidu apstrādē nav jau tā, ka tur ir jāmeklē kaut kas, kur neviens nav bijis. Nu, izrādās ir cilvēki, kas ir strādājuši tur jau gadiem, un nav tā, ka tur ir jāsāk viss no jauna. Nu, tur pa lielam dabū finansējumu un atļauj cilvēkam meklēt, un es domāju, ka 2 gadu laikā mēs būtu atraduši jau to, kas mums ir vajadzīgs. Nu, Tu domā, ka tā ir atslēga šobrīd? Pēc šīm olimpiskajām spēlēm es teikšu, ka, ja ne atslēga, tad tas ir viens no galvenajiem punktiem, ko tiešām vajadzētu attīstīt. Jo, nu, ja mēs turpinām tā, kā mums ir viss tagad, nu, mums ir, protams, mēs cīnīsimies par medaļām, mēs nebūsim ārpus medaļu pretendentiem, bet, nu, kā mēs redzējām starp treniņiem, nu, tās principā bija stabilas 2 desmitaļas braucienā, es pat teiktu 3. Nu, tad es novēlu veiksmi jums atrast šo apstrādi, lai viņi saliekās. Atrast finansējumu, tad mēs atradīsim apstrādi, jā, nu. Jā, es jau domāju, ka arī tas darbs jau no federācijas, viņš jau nav apstājies. Viņi jau var mēģināt meklēt risinājumus, un viss jau noteikti, kā es saku, mums jau jāņem vērā ir faktors, ka mums Latvijā mēs nevaram tā 2 miljonus no kaut kurienes pagrābt. Nu, tā ir ļoti milzīga nauda priekš mums. Nē, kāds atnāk pie Ināra ar 2 miljoniem. Nu labi, miljons arī jau būs labi. Skaidrs, ka miljoni būtu jau vispār superīgi, bet es teiktu, mums laikam pat šobrīd, lai paņemtu cilvēku un kaut ko sāk meklēt, tādu pašu minimumu teikt, ka 100 000 jau būtu jau vērā ņemams jau stāsts. Nu tā tad ar pašu minimumu Ināra palīdzam. Tev neliekās, ka sportisti dažreiz pārāk ātri sāk meklēt attaisnojumus? Nu, nesaliekās brauciens, viņš nevis paskatās paškritiski uz sevi, kādas kļūdas ir pieļāvis un kā ir braucis, bet sāk grūst visu uz tehniku virsū. Jā, iespējams, bet mēs jau, tas jau cilvēku dabā ir no sākuma skatīties uz apkārtējiem un tad meklēt sevi. Un, kas ir pozitīvi, ja es arī biju ļoti emocionāls un ātri varēju reaģēt uz visu. Kas man bija svarīgi, kad pēc tam, tad, kad tās emocijas bija nomierinājušās, tu tomēr spēji paškritiski izdomāt un saprast un pieņemt to īsto lēmumu. Un, kas ir arī, ko es esmu pa dzīvi iemācījies, ja tu esi tur kaut ko lieku pateicis, aiziet, pasaki, sorry, bišķiņ bija tā situācija, kāda viņa bija, tā kā saprotu kļūdu. Un kaut kā tā cilvēciskā puse arī ir svarīga. Jums ir bijuši starp mehāniķiem tādi normāli kašķi? Jā. Tādi konflikti. Tev ir tāds kāds lielākais, varbūt, par ko tieši? Mans lielākais droši vien bija tas, varbūt pasaules čempions, kaut kāds Vinterbergs, tur es neatceros, kurš tas gads jau Tagad tu biji sportists. Jā, bet tās arī bija reāli smagas emocijas, un tas jau varbūt bija pat ne pat tehnika, tur pieņemt kaut kādu lēmumu tur, bet es tajā pašā laikā piedzīvojot to, ko es piedzīvoju tur, es tādus lēmumus atkal nepieņemšu, un es bišķi savādāk skatos uz nākošiem sportistiem. Tur, teiksim, visas situācijas, ja mēs spējam kaut ko iegūt, iemācīties, tad viņas jau beigās ir pozitīvas. Skaties, kā grib uz viņām. Tā bija komandas stafete toreiz, par ko bija lielais kašķis. Jā, bet tas arī bija tas, ko es teicu, kur daudz tika pateikts, ko nevajadzētu. Jā, bet... Manuprāt, ir tā, kā mums arī ir bijis pēdējos gadus, ir jābūt apakšā skaidriem spēles noteikumiem sportistiem. Pēc tam jau var iziet no tā tika pieņemti kritēriji konkrēti. Un, tāpatām jau gan pasaules Eiropas čempionāts ir tur vairāk vai mazāk tā kā skaitās treneru lēmums, bet viņš jau var tiek pieņemts balstoties. Pārsvarā jau tajā stafetē brauc sportists, kurš sacensībās ir bijis ātrākais. Un vienkārši ir uztaisīts tas mazais izņēmums, ja tiešām bijis tā, ka tas sportists, kurš ir stipri ātrāks, ir pieļāvis kļūdu, bet viens no tiem 2 braucieniem ir bijis tiešām tur top 3 laiks un ar atrāvienu labāks par to un ir jāriskē, tad tiks likts tas ātrais sportists. Bet ja ir situācija manā skatījumā pasaules kausos, mēs
tā kā praktizējam to, ka mums ir savi kritēriji. Ja tu arī neesi ātrākais, bet tu esi priekšā, nu tev ir jādod iespēja startēt, jo kaut kad tu būsi ātrākais un tev ir jābūt tai pieredzei. Un, lai svarīgā brīdī tev var uzticēties. Uzticība, vai ne? Nu labi, tagad viens bija tu kā sportists un konflikts, bet tagad tu strādā kā mehāniķis ar kolēģiem, mehāniķiem. Labi, kaut vai pieņemsim treneru kolektīvā. Nu, ir kašķi? Ir. Bet viņi jau, ko nozīmē kašķi? Nu, ir diskusijas, kur varbūt domas atšķirās. Un, ir ar skaļāku balsi kādreiz, bet ir diskusija. Teiksim, tā nav nevienā brīdī tā, kad viņa nenotiek. Viņa ir jānotiek. Bet labi, ok, bet komandas iekšienē. Tev ir kaut kas tāds, kas tev tā kā rītīgi besī? Kad visiem jau kaut kas besī. Skaidrs, es gribētu uz to pašu tehnisko stāstu. Man šobrīd, kas man nepatīk, ka notiek tāda jau starp sportistiem diezgan atklāta tā dalīšana. Tur mana kamana vai Mārtiņa kamana. Es gribētu, lai viņi saprot, ka pa lielam jau abas tās puses ir principā viena puse. Viņas tiek taisītas kopā. Un skaidrs, ka tur droši vien liels faktors arī ir, ka mums ar Mārtiņu ir daudz domstarpības bijuši, bet mēs arī ļoti bieži atrodam kopsaucēju tajā visā. Un lai visi kopā strādātu, es gribētu no šīs sadaļas izvairīties. Kad visi ir vienā komandā, jā, viņi ir individuāli braucēji, individuāli sportisti. Sezonas laikā skaidrs, ka viens treneris nevar sev paņemt visu, un tad tur tās komandas tiek pieskatītas no viena vairāk, no otra vairāk, kas ir normāli, manuprāt. Bet gribētos, lai tajā pašā laikā jebkurš sportists var, viņam liekas, šobrīd laikam šitajā trasē tomēr šitais treneris labāk saprot, un davai iešu pie viņu, un lai viņš iet, un lai viņš dara tā. Lai nav tur jautājumu. Bet tieši pa divnieku kamanām kaut kur, vismaz pie meitenēm Sandris vairāk bija, vai ne? Pie meiteņu, visi strādā, bet jā, Sandrim ir, iedots arī tas uzdevums, un, manuprāt, viņam ar meitenēm tur tā komunikācija ir izveidojusies, un tur viss ir forši. Un tas jau ir tas sezonā nenormāli svarīgi arī tam sportistam, ka viņam ir tas kaut kāds balsts, kas ir tā kā uzticības persona. Jā, tas, manuprāt, ir forši, tas ir ok, jā, ja tev tur tā ir, viss ir kārtībā. Tā kā jau es saku, mēs visi esam personības. Ja tu pēc kaut kādiem pieņemtiem kļūdainiem lēmumiem spēj izanalizēt un saprast, kur tu esi kļūdījies, un arī cilvēcīgi aiziet un izrunāties ar iesaistītajiem cilvēkiem, tad jau viss ir kārtībā. Galvenais ir vienmēr runāt, vai ne? Un atklāti runāt. Tas, ko tu esi ievieš šajā komandā, es laiku runāt, bet tev laikam nevienmēr tas ir nācis pa labi. Kā jau mēs teicām, labāk dažreiz ir tur muti ciet, un tad būs baigi labi. Bet mēs neuzskatīšu nekad arī. Varbūt kādam tā liekas, kad, nezinu, varbūt man komandā ir licies kādreiz, ka es kaut ko saku, kad viss ir slikti, bet īstenībā jau nav. Tas vienmēr ir ar mērķi kustināt to lietu, uzlabot to lietu un padarīt tās lietas kopumā labākas. Un, kaut kādā formātā kaut kas jau arī ir sanācis. Ir sanācis, un mēs jau skatāmies, ja mēs pastamies pēdējos 4 gadus, pasaules kausa kopvērtējumi, tur pasaules čempionāti, medaļas jau mums ir, un komanda kā tāda īstenībā ir bijusi. Zin kā, visi jau saka, apetīte rodās ēdot. Ja mēs ar šādu rezultātu, kā mēs atbraucām no spēlēm, atbrauktu pirms 4 vai 8 gadiem, es domāju, visi būtu pārsteigti un domātu vispār kāds bija iespējams. Jā, varbūt te pirms... Es gribētu teikt, varbūt garāku vēsturi, jo tomēr brāļi jau sāk pieredzināt laicīgi. Tur tas stāsts, es nerunāju par to, ka tur Andrisa Juri, tur cepurnos, tur medaļas visu, bet tas bija tāds posms, kad reāli mēs braucām ar cerību, kad varbūt kāds izcīnīs. Tas bija vai brāļi, vai tur vēl kādam, ja pavaicās. Tad šoreiz mēs braucām reāli ar vismaz 3 kamanām, pat 4, kur bija reāls iespējas izcīnīt, nevis tā, kad jācer uz kaut ko. Un tas ir tas stāsts, ka mēs esam tā pieraduši pie tiem rezultātiem, kad mums bija kaudze 4. vietām, kas, īstenībā ir mega labi, bet mums tas tā kā nekādu gandrību neiedeva. Kopumā tie rezultāti ir tiešām labi. Jā. 4., 5., 2. Jā,
Teiksim, arī visi pārējie sportisti, kas bija komandā, labi, Kendijai mazliet nepaveicās pirmo braucienu, tur kļūda notika startā, bet pārējie braucieni visi bija top 6 vai turpatās. Tur visi tie laiki bija labi. Gints 10. vieta. Skaidrs, ka gribējām augstāk, reāli bija varbūt arī 6. vieta, bet arī tā kā pariskējām. Gintam bija skaļi vārdi pēc tam intervijā. Es vinēšu spēles. Zini kā, tev ir jābūt pārliecībai, lai tu arī vinētu spēles. Un ja tev nav mērķis, tad tu arī to nekad neizdarīsi. Jā, tā kā, manuprāt, tajā brīdī var būt skaļi vārdi, bet tas tikai parāda to, ka viņš tiešām ir gatavs to darīt un iet uz to un strādāt tālāk. Un tas varbūt mani pat finišā pēc sacensībām pārsteidza, kad sportisti, kuriem varbūt tās sacensības nebija tik veiksmīgas, viņi nevis kaut ko vainoja, bet viņi drīzāk ar pārliecību bija gatavi strādāt nākošos 4 gadus, lai tā kā pierādītu, ka tā nav viņa vieta, ka viņš var labāk. Jā. Labi. Kas tavuprāt ir grūtāks? Treneris vai sportists? Ui. Kādā ziņā grūtāks, tā kā pienākumu ziņā vai rakstura ziņā? Tur var skatīties. Pienākumu ziņā ir pilnīgi skaidrs. Vienmēr, man liekas, būs tā. Treneris domās, ka sportists var izdarīt vairāk, un sportists domās, ka treneris neko nedara un arī var izdarīt vairāk. Man par sportistiem visiem nav tāds viedoklis. Man liekas, ka tur ir mums komandā šobrīd arī tādi, kuri varbūt ir jāpiebremzē kaut kur. Ir tādi, jā. Jā, un tā... ir, protams, arī sportisti, kuri ir jāpastum, kuri ir jābīda. Tad ir tā kā es arī sezonā esmu runājis ar tādiem sportistiem, saku, pa lielam jau tas ir priekš tevis, tu jau pats sev uzstādi mērķis. Un, ja tu gribi viņu sasniegt, tev ir jādara, tu nevari nedarīt. Jā, pa brīvu nekas šajā pasaulē nenāk pretī, tas rezultāts laikam ir jānopelna. Ir jāmāk, teiksim, tas... Treneru darbs jau nav tikai tehnika. Tu trasēji, tur stāsti līnijas. Tāpatām tie sportisti, kas ir tiem, kuri uzskata tev par uzticības personu, viņi nāk, ka tev tur sirdī skartīt, tur izstāstīt kaut ko. Tev ir, īstenībā jau tas darbs ir arī, tev ir jābūt gatavam būt pat psihologam trasē, lai tu varētu palīdzēt. Zini, kā man daudz ir prasījuši, un kā mums jau tā sarežģītākā sezonas daļa ir tā ziema, un pārsvarā viņa sarežģīta daļa ģimenes ir. Jā. Jo visi par to vispār darbu kā tādu un visu, tur, tā kā, cik tas ir emocionāli grūti un tā tālāk. Ja man tas nepatīk, es to nedarītu. Ir bijuši brīži, kad gribās durvis ne tikai aizvērt, bet aiznaglot un pateikt, ej, jūs visi ratā. Un tad tu pasēdi, nomierinies, sāks viss no jauna un tā kā mauc tālāk. Kas ir tie brīži parasti? Kad... Visgrūtāk jau ir tas stāsts, ka tu esi uzbūvējis visu to tehniku. Tu zini arī, ka sportisti, pieņemsim, ir nostrādājuši vasaru. Tu redzi pēc starta rezultātiem, ka visi ir forši, bet kaut kas neliekās kopā un nav tās tendences. Un tu esi tur nevis medaļās, bet tur 4., 5., 6. visu laiku. Un tev vienkārši liekas, kāpēc. Un tad gribās tās durvis aiznaglot un aiziet. Nē, tad tu visu ziemu neguli normāli un visu laiku kaut ko meklē. Un tad, kad ir pavasaris un ja viss saliekās, tad viss ir forši. Bet ja tajā gadā nesaliekās, tad ir tā, ka gribās visu aizvērt. Tad paiet pāris nedēļas, tu atpūties. Un tās pāris nedēļas tu visu laiku esi domājis, kas varētu būt tas, kas negāja. Un tad tu sāc visu risināt, mēģināt risināt. Tad, kā es saku, ja būtu formula, tu tā kā nosties sacensības, vienalga, tur, tāpatām visas sacensības tiek pēc tam noskatītas arī pa televizoru, tur vairākas reizes grozītas priekš atpakaļ, tur ne tikai meklēts, piemēram, kur sportists varbūt kļūdījās, bet meklēt nianses, ko tehnika pie kaut kādām konkrētām vietām ir darījusi. Un, ej apakaļ uz darbnīcu un meklē risinājumu. Un tā visu laiku. Labi, tev kā sportistam, tagad tu brauci. Kas tavuprāt ir bīstamākā trasa?
Man ļoti liels respekts vienmēr bija pret Leikplasidu, bet es pa to trasi dabūju braukt, kad viņi bija tiešām briesmīgā kvalitātē. Un šobrīd pēdējos gadus, kad mēs braucam uz turieni, saprotu, tur ir vācu komanda tehniskā iesaistīta trases un sportisti visi ir starā pa trasi, tā kā es saprotu, tā bija vairāk vai mazāk tikai trases sagatavošanas problēma. Citiem sportistiem Sigulda ir pārsvarā top 1. Bet, mēs esam mājnieki, mums jau tas tā kā ir savādāk. Sigulda ir ļoti sarežģīta, viņi ir smagi strādājumi trasi, salīdzinot ar daudzām citām, un tas varbūt ir tas stāsts, kas citiem sportistiem ir tā kā nesaprotams. Labi, kad tev ir pašam bijis visvairāk bail? Tā, kad vienkārši tu sēdi un tu riktīgi negribi braukt. Kurā trasē? Man nekad nav bijis tā, ka es riktīgi negribu braukt. Es biju traks un man bija tā, ka dažreiz pat ārstiem bija jāmēģina noturēt, lai nekāp trasē. Bet viennozīmīgi Vancouver, kad bija īstais vīrstarts, tur bija ģērbtuves, pietiekoši lielas, lai visiem vieta pietiktu. Un, ja visur ir, tur startā satiekās, tur kāds kaut ko ierēst, tur kaut ko parunāt, tad tur bija kapu klusums. Sēdēja visi nevis ar skatu uz centru, bet ar skatu pret sienu, lai neviens tev neredz, paši savā nodabā. Jo ātrums tur bija mežonīgs, tur bija trases lejā tā, ka tur nebija, pieņemsim, tā kā brauc uz sajūtām. Tur bija brutāli jāizdara tajās, pēdējās 12, 13, 14, 15, 16, pēdējās 5 virāžās bija tā, ka ātrums bija 160 km/h. Ne 160, nebija īsti 152 kaut kas tur tāds, laikam 155 kaut kas tur. Man liekas, rekords treniņā, bija 157, 156. Mežonīgs ātrums. Un tur bija tā, vai tu izdari, vai tu neizdari. Ja tu neizdari sāp, uz mutes viennozīmīgi jautājums, cik sāpīgi. Tur, diemžēl, toreiz arī bija tas Gruzīnu sportists nostās. Bet tajā pašā laikā adrenalīns, tad, kad tu izbrauc to trasi, kad tu iebrauc finišā, un tās sajūtas bija kosmos. Tādas dabūt nekur nevar, man liekas. Tu vari lekt ar izpletni vai ar gumiju, vienalga, ko tu gribi, tu tādas nedabūsi. Un tagad no tām trasēm, kas ir palicis, ja tev būtu jāsaka, ja tagad tu gribētu iekāpt kamerās vēl 2 gadus nobraukt. Es pa Kēnigs vairs nebraucu, kaut gan tā bija man mīļākā trasa, tad, kad es braucu, jo varbūt tas bija tieši tas stāsts, ka ļoti daudziem no viņas bija bail. Un tā trasa bija tiešām bīstama. Tur arī bijuši daudz lūzumi. Man konkrēti ne, bet es esmu sēdējis ģērbtuvēs, kad... Tev jau tas ir bijis lausts. Jā, bet man, kājas salauz Siguldā, bet tas bija mazs. Man bija 14 gadi, man liekas. Un Oberhofā pirms, man liekas, tas bija pirms pēdējām manām spēlēm, pirms Korejas spēlēm ribas salauzu. Tas bija... tā neforši pa trasi pēc tam bija braukt. Tu izrauj startu un, principā, pirmās 3-4 virāžas tu nevis elpo, bet mēģini tā kā no sāpēm atkopties, lai varētu nobraukt līdz lejai. Bet tas tāds, es teiktu, es ļoti daudz ko darītu savādāk, ja man būtu vēl vienreiz tas jādara, bet es neko nenožēloju. Un visu, ko es izdarīju pa lielam, tagad es varu visu, ko es izdarīju nepareizi un ko es izdarīju pareizi, es varu tagad iedot sportistiem un tā kā ieteikt viņiem un nepieļaut tās pašas kļūdas. Jā, bet tu jau zini, sportisti, katrs ir pats savu ceļu gājējs. Es arī to ļoti labi saprotu. Un man tas stāsts bija, ko es teicu, ka pirms šīm spēlēm es aizgāju, aprunājos ar konkrētiem sportistiem, es arī izstāstīju, kā es to redzu. Jā. Ļoti daudz, kas no tā, protams, arī piepildījās, bet kāpēc man bija svarīgi izstāstīt, jo visdrīzāk braucot uz nākošajām spēlēm, viņi ieklausīsies manī vairāk. Ja es nebūtu to tagad pateicis un nebūtu bijis tas, kas notika, es domāju, ka viņi arī izdarīs secinājumus. Bet es gribētu teikt, ka es ceru, ka es zinu, mēs uz nākošajām spēlēm aizbrauksim vēl ar lielāku pārliecību, ka mums būs tās medaļas un ka viņi cīnīsies par viņām, nevis kad sapņos par iespēju kaut kādu. Un to arī es novēlu jums. Man ir vēl 2 jautājumi tev. Uz vienu varbūt tā īsāk. Tavuprāt, ko cilvēki nekad nesapratīs, kamēr viņi paši nebūs iekāpuši trasē? Cilvēki no malas. No malas cilvēki, ko viņiem, teiksim tā, ja viņiem liekas, ka tur nobraukt ar tām ragaviņām, tas tāds sīkums ir, es teiktu, lai uzkāpt līdz vīru startam no pirmā brīža, kad tu nobrauc vien paiet kādi 6-7 gadi.
Tas jau parāda par to, cik tas nav vienkārši izdarāms pasākums. Jā, un man liekas, vēl viena laba piezīme varētu būt arī mūsu vīri, kas jau gadiem brauc Siguldā no vīru starta. Vienmēr sezonas sākumā sāk no dāmas starta, jo ir bišķi bail no... Nu, jā, tev jau sajūts jāiegūst. Tas ir tas, ko es pagājušajā gadā runāju ar mūsu sportistiem. Jūs aizbraucāt uz nometni uz Oberhofu. Un kas man interesē, es prasīju, kādas bija braukšanas sajūtas, jo mēs nekad nebijām bijuši Oberhofā vasarā, un viņi teica, daudz līdzīgākas ziemai. Jā. Un tas ir tas, kas Siguldā mums pietrūkst, jo mums vasaras braukšana no ziemas atšķirās nenormāli. Un ko es uzzināju, kad šogad Siguldā tiks nokrāsots betons. Un tas varētu dot to efektu, ka būs līdzīgāk ziemas braukšanai, jo nebūs saķeri tik labi. Nu, kā būs, to mēs redzēsim. Ļoti cerams, ka bez. Nē, tur pat to nestraucies. Nav jau forši par to betonu slīdēt. Nav, arī nevajag pa viņu slīdēt. Tu esi kādreiz slīdējis pa viņu? Es esmu, bet arī ļoti sen. Tas bija man vai pirmā vai otrā vasara, kad es braucu, bet es no Dāmens jau braucu. Dabūju paslīdēt bišķiņu. Pazud šīs ādiņa bišķi. Jā, pāris nedēļas bija jāiztiek bez sporta. Kas tev joprojām liek palikt šī sportā? Man patīk tas, ko es daru. Un, tur varētu būt stāsts, ja tur būtu šajās spēlēs, varētu tur sapņot sasniegt tur tās zelta medaļas un visu, ka varbūt likt padomāt. Bet tas droši vien likt vēl vairāk, tā kā mok tālāk. Nu, ko es neesmu aizgājis uz citu nāciju? Es zinu, piedāvājumi ir bijuši, nestāst, ka nav. Viens stāsts ir, pirmkārt, gribās būt mājās. Tāpat tām bērni visi, un viņi aug, un tu tās ziemas viņas neredzi. Man patīk Latvijā īstenībā. Es sev nespēju iedomāties citur pagaidām. Man, ir bijis tā, ka daudzi tur, arī tur bērnības čomaki, tur braukšu tu viņām strādāts kaut kurien. Saka, vai aizbrauc, apstāties, cik ilgi izturēs. Saka, tas nav tā, ka tu aizbrauc projām un viss ir baigi forši. Neviens tev tur nav no apkārtējiem, ne ģimene, ne draugi, neviens. Un tur baigi tev viss tur čil, tu tur strādā baigo pikpelni. Pilnīgs muļķības. Tu aizbraucot sezonā ar komandu, kura ir latvieši, un tad visi kopā esat bijuši. Un, ja tev ir izbraukums tur līdz mēnesim, tad viss vēl ir ok. Tā, kad ir bijuši, ka tu aizbrauc uz 2 mēnešiem, tur tak viens otru ir gatavi saskaldīt un visu, un tu gribi mājās. Un tad iedomājies, ja tu aizbrauc uz svešu komandu, kur kā minimums tu būs prom 7 mēnešus. Bez neviena no savējiem. Es vienkārši, ir bijuši piedāvājumi, un es arī nosaucu ciparu, par kuru es būtu gatavs braukt, bet neviens tādu ciparu tur šobrīd nav gatavs maksāt. Labi, bet tāpat tās pārsvarā viņi ir gatavi maksāt, tāpat pieklājīgi, vienkārši. Jā, bet es saku, es, lai aizbrauktu, es nezinu, kādiem nosacījumiem jābūt. Man reāli, pirmkārt, mums ir ļoti talantīga komanda, ar ko strādāt, kas ir svarīgi. Ja es kā treneris brauktu citu komandu, es negribētu, piemēram, braukt komandu, kas necīnās par medaļām. Tas ir nenormāli smagi, ja tu gatavo tehniku, un es nevaru tā, kad strādāt ar sportistu tikai strādāšanas pēc. Tie, kas ir Latvijas izlasē, es teikšu, 90% ir tādi, kuriem ir mērķis cīnīties par medaļām, viņiem nav tur doma cīnīties, iebraukt 10. Un es negribētu strādāt komandu, kur es zinu, ka tur nav varianti iebraukt medaļās vismaz turpmākos 4 gadus, un tev būtu visu laiku jācīnās un kaut kas jādara. Paldies, Inār. Mans vēlējums tev ir iebraukt medaļās ar sportistiem katru nedēļu. Paldies, Daniel. Un, kā teikt, paldies, ka atnāci. Ja jums patika mūsu saruna, tad lūdzu piesekojiet. Es, Daniel, savukārt ceru, ka tu līdz nākošajām spēlēm mums pieslēgsies atkal citā statusā. Redzēsim. Es nekad nesaku nē, bet šobrīd nē. Labi. Šobrīd nē. Atpūsties vajag. Šobrīd nē. Labi, paldies visiem un uz tikšanos. Čau, Daniel. Čau.